Sveiciens mūzikas avotu sekotājiem. Sen esam redzējušies. Bet tas nekas. Mūzika turpina skanēt un mūzikas avots turpina savu aktīvo darbību. Šovakar mūzika skanējas klubā Depo. Klubā Depo Šarlotes ielā 18. Kur šovakar notiek dāmu roka vakars. Uzstājās 3 grupas. Ametist, Šķembas un SAD. Ieklausīsimies dāmu skanējumā, kā šobrīd izklausās dāmas rokā Latvijas roka mūzikā. Un cerams, aprunāsimies arī ar mūziķiem. Izlasot pasākumu aprakstā, ka būs dāmu roka vakars, es uzreiz iedomājos, ka būs tikai vienīgi dāmas grupas sastāvā, bet ne, lūk, grupa Ametist, kur ir arī zēni, ne tikai dāmas. Čau, grupa Ametist! Sveiciens visiem! Pastāstiet par sevi, cik jūs ilgi esat, kas ir grupa Ametist, ko jūs spēlējat? Kas tā mums būtu jāzina? Īsāk sakot, mēs esam grupa Ametists. Darbojamies kopā jau ilgus gadus, bet tieši kā grupa Ametists pastāvam kopš 2024. gada. Ilgu laiku meklējām savu skanējumu, to pareizo virzienu, kas mums labāk patīk, kas mums piestāv un kurā mēs jūtamies vislabāk. Jeb ilgi spēlējām garāžā, baidījām pēc tam gārā. Jā, mēs sākumā laikam gribējām sakomplektēties, sarakstīt tās dziesmas, lai ir jau klausāmas, lai ir straumēšanas visās platformās un tikai tad uzstāties, bet kaut kā laikam sapratām, ka tā diena tik drīz nepienāks un ir jālien ārā no pagraba, ja mūsu gadījumā no 4. stāva jākāp lejā. Spēlējam kopā ilgi, esam saspēlējušies, bet šobrīd ir tas īstais laiks, kad jūtamies droši sev parādīt arī plašākai auditorijai. Jāpiemina, ka nākamā nedēļa arī mums ir koncerts. Tā kā tās traumas sāk plūst. Klubs Lodge. 26. jūnijas 8:30 klubā Lodge kopā spēlēsim ar Cut in Half. Tātad šis būs jūsu pirmais koncerts? Otrais, jā. Otrais koncerts? Trešais koncerts. Es paturpināšu. Mierīgi. Mūsu, tā teikt, pirmizrāde bija arī pateicoties Depo 20 minūtes slavas. Tad mēs uzstājāmies 20 minūtes ar savām oriģinālu dziesmām latviešu valodā. Piemitināšu par 20 minūtes slavas, tas bija absolūts boosts mūsu vispār kaut kādā uz priekšu izaugsmē, jo Saprastamies varam. jā, tas mūsu skanējums, viss šeit, visa auditorija, viss noteikti iedeva mums tādu labu spēku turpināt un nelīst atpakaļ garāžā. Un tas, man liekas, ir rīktīgi svarīgi. Tāpēc liela cieņa pret Depo. Katrai dziesmai pieejama ar nopietnību, atstājot vietu improvizācijai uz skatuves, kas ir mūsdienās super svarīgi, ņemot vērā visus mākslīgā intelekta aspektus, kas tagad notiek ar mūziku, tas ir vājprāts. Mēs negribam būt tādi, mēs iesim ar ragiem, nagiem un būsim maksimāli dzīvi un tā dzīvā mūzika tiks novērtēta. Un lūk, esmu sastāpis grupu, kurā patiesi ir tikai vienīgi meitenes sastāvā. Grupa Šķembas. Čau, meitenes! Kurš tas bija gads, kad izcēlās šis nosaukums un kad pirmo reizi savācās kopā grupa Šķembas? 1989. gada novembrī. Wow. Jā, es esmu šobrīd palikusi no vēsturiskā sastāva vienīgā, jo es nomainīju basģitāristi nākamā gada, kas sanāk 1990. Kaut kādā pavasarī basģitāris gāja prom, un tad es ar konkursu bija tāds raidījums Skabarga. Es atceros. Jā, un tur bija sludinājums par to, ka grupa Šķembas meklē basģitāristi. Un es jau esmu lepna uzreiz par to, ka es biju vienīgā no kandidātēm, kura zināja notis un kur bija kaut drusciņi aiztikusi ģitāru. Ģitāru mācīja man tētis. Tur vēl
sastāsti apakšā, kā es izpildījos. Jā. Ģitāru man iemācīja, pamats, tur kaut kāds 3 akordus iemācīja mans tētis, un mani paņēma, tāpēc, ka kaut arī es mācījos tajā laikā pedagoģiskajā skolā par dziedāšanas skolotāju. Un līdz ar to es biju, tā kā kompetenta daudz maz. Es pieļauju domu, ka grupa Šēmas nav bijusi aktīva visu laiku kopš 1989. gada. Varbūt var pastāstīt mazu tādu vēsturi, kad ir bijuši aktīvākie gadi, kad ir bijuši pārtraukumi un kā jūs atsākāt? Mēs beidzām spēlēt, man liekas, 1993. gads. Kad sākās visādas meitiņu lietas, iemīlēšanās, ģimenes, bērni un viss tur šitās te stēles, jo kas bija varbūt tās, kā jau sievietēm aktuālāk, bet ļoti skaisti, kā mēs atsākām. Mums piezvanīja 2020. gada janvārī, man piezvanīja. Pēc 17 gadiem? Nē, vairāk 28 sanāk. Es reizināju toreiz no 93. līdz 2020. gadam. Jā. 28 gadus vēlāk. Jā. Man piezvanīja grupas Rūsa līderis Viesturs Polikarps un teica, mēs kā parasti te uz 8. martu rīkojam savējo tur vakarus tajā toreiz bārā ansamblis. Un viņš teica, varbūt jūs gribat pamēģināt, atkal apvienoties un uzspēlēt. Kaut dažas dziesmiņas. Es apzvanīju, sameklēju visus meičukus, pilnīgi pat kaut kā pārsteidzoši, ka es viņus atradu, jo ne jau viss ir Facebookā un ne jau viss ir sociālajos tīklos. Bet jā, mēs satikāmies, apspriedāmies. Jā, mēs gribam šo izdarīt kaut vai uz šo vienu koncertu, jo tas reāli piedzīvojums ir pēc tik daudz gadiem. Mēs savācāmies, mēs dabūjām mēģinājumu telpas, mēs cēlām ārā savus instrumentus, kam viņi tur bija svaigāki. Mums taustiņnieces to brīdi, viņai bija savs instruments mājās, un arī bundziniecei bija bungas pieejamas. Un mana basģitāra, kur bija paklejojusi līdz manai meitai un kaut kādiem bērnu brālēniem, vēl kaut kur bija atgriezusies pie manis. Tā pati oriģinālā? Tā pati oriģinālā toreiz, jā. Un jā, mēs savācām intensīvi mēģinājumu, uztraukumi bija nenormāls, protams, tāpēc, ka gribējās sev parādīt ļoti skaisti. Bet jā, šo koncertu mēs nospēlējām ansamblī 6. martā 2020. gadā. Bija atnākuši tik daudz cilvēki, ko es redzēju, ka es viņus neesmu satikusi kopš tiem 90. sākuma. Un ka es redzu, ka viņi nav tikušies arī kopš tiem laikiem. Tā, ka cilvēki stāvēja aiz durvīm, jo viņi vienkārši iekšā nevarēja tikt. Protams, ka mēs nebijām vienīgi, jo pa lielam bija tas Rūsas pasākums. Un mēs ar savām 4 dziesmām, acīm redzot, kaut kā uzrunājām, apvienojām. Tas bija ļoti aizkustinošs pasākums. Es pieļauju, ka arī es tā vizuāli spriežu, ka sastāvs nav pilnīgi viss oriģinālais. Tad jūs esat no oriģinālā sastāva. Varbūt pārējās meitenes var izstāstīt, kā jūs uzzinājāt par šādu vēsturisku grupu un kā jūs pievienojāties. Par ģitāristi. Tas vispārībā tajā festivālā, kad mums tajā Zāģī, ko es pirmīt pieminēju, mums jau taustiņniece pateica, ka viņa iet projām, un mēs izlēmām, ka mums vajag ģitāristi. Un mēs noteikti daudz atcerās basģitāristu no Monroe, Edgaru Priedīti. Viņam vienkārši garām ejot teicām, varbūt tev ir kāda ģitāristi, mums ļoti vajag. Un viņš teica, jā, Edīte. Viss. Pikam viņš pats, tā kā īsti neatcerās, ka viņš to bija ieteicis. Un mums ir Edīte, par ko mums milzīgs prieks. Viņa tēt ar mums ir kopš 2023. Labi, nav baigi svarīgs. Bet apmēram, jā. Pēc tam mums sanāca, tad mums uz īsu brītiņu aizvietoja taustiņnieci, gan uz taustiņiem, gan pēc tam uz ģitāru aizvietoja mana meita. Mums bija vienkārši ārkārtas situācija, ka jāspēlē koncerti. Bet pēc tam, kad viņa aizgāja projām, jo tas tā kā nebija laikam viņas plānā, mums uzreiz arī mēs tikām pie Sofijas, kas ir Edītes skolniece ģitārā. Jā. Un tad ilgi turējās Agita, vēsturiskā bundziniece, bet pienāca brīdis, kad viņa arī pateica, meitās, tā veselība un tā.
bohēma jaunībā, un es, tā kā, nē. Un tad mēs ļoti ātri, mēs ielikām sludinājumu oficiāli, un mēs tikām pie Alises. Un tā ir jūsu puse, bet no manas puses Jā. bija tā, ka sludinājumu es pat neatradu īstenībā, jūs to nezināt. Bet, Tagad mēs jā, sludinājumu man atsūtīja man iepriekšējā sastāvu dažādu ģitārists. Teica, kur varbūt grib pieteikties. Un es domāju, tā kā šobrīd neinteresēja vēl viena grupa, es jau dienā spēlēju. Bet, labi, izlasīšu to sludinājumu, meitenes. Tas mani ļoti ieinteresēja. Roks un meitenes. Un tad es domāju, labi, jāuzraksta, kas būs. Beigās, jā, tad es esmu tā jaunākā dalībniece un es esmu šeit pusgadu. Šajā sastāvā, jā. Tā, ka tie ir pirmie koncerti. Forši. Vokālisti, kas mums ir vēl šobrīd, viņa ir izlēmusi, ka viņi ies savu solo ceļu, par ko mēs esam īstenībā priecīgs. Viņi jau ir pa lielam, jo viņa nodziedās, kas ir sarunāts un ies savu ceļu tālāk. Un mums vajag skaistu roka vokālu. Mēs ļoti gaidām, jo viss būs, viss mums notiksies. Tātad, datumi, laiks, kad jūs vēl varēs sastapt. 20. jūnijas Jelgava Žucinas apkaimes svētki. Tad 4. jūlijas Zombifest Vaive Cēsu novads. 25. jūlijas Saldes Sala un 25. jūlijas pusnakts Liepāja Fonteins. Lūk, mēs dzirdējām, kur skanēs mūzika, un jāiet klausīties tur, kur skan mūzika. Sakojam līdz grupām Šķembas, grupai Šķembas. Un tā ir sanāca, ka šajā vakarā es atgriežos aptuveni 15 gadus senā pagātnē. Tas ir no mana mūža skatījuma skatoties, jo es dzirdēju grupu, ar kuru es principā uzaugu, kuru principā es iemīļoju savos pubertātes gados un visus tos gadus arī pavadīju. Šī grupa Skumju akmeņu dārzs, un viņi ir grupas Skumju akmeņi muzikālā materiāla manti. Tā varētu nosaukt. Man tiešām liels prieks jūs redzēt šajā vakarā, dāmu roka vakarā. Un jums arī ir dāma, galvenā vokāliste. Sveiki! Sveiki! Jā, es esmu jaunā Helēna. Jaunā Helēna, jā. Bet labā nozīmē, vismīļākajā. Jā, pastāstiet mazliet to vēsturi. Tātad bija grupa Skumju akmeņi, kurā gadā un līdz kuram gadam bija aktīva grupa? Tur bija 3 tādi posmi. Viens bija pats tas galvenais, kad dibināšanās un pirmie tie 2 svarīgie albumi, ko mēs ar Kasparu atcerējām, tas bija posms no 94. gada beigām līdz 97. gada rudenim. Iznāca 2 albumi. Pusi no dziesmām no tiem albumiem šovakar mēs nedaudz jaunās skaņās arī spēlējām. Skumju akmeņi ir mana dvēseles grupa vienmēr bijusi, un es vienmēr esmu par viņiem fanojusi, un viņi man arī palīdzēs grūtos brīžos. Un tad vienā dienā mēs spēlējām Skumju akmeņu dārza dziesmas, shoegaze, dreamgaze stilā dziesmas, un vienā labā dabā es Ivaram teicu, klausies, mums vajag pacelt visas tās vecās Skumju akmeņu dziesmas. Jo nāks 30 gadu jubileja. Un mēs tā, paceļam, un mēs pacēlām tās dziesmas, un es jūtos tik nenormāli laimīgi viņas dziedot, tāpēc, ka man šķiet, ka esmu vokāliski augusi ar tām dziesmām, tāpēc, ka es Helēnu esmu jutusi sevī iekšā vienkārši caur visām savām grūtajām situācijām dzīvē. Es vienkārši esmu jutusi Helēnu, un līdz to mans vokāls, man liekas, ir pilnīgi dabiski pielāgojies viņu vokālām. Es dievinu tās dziesmas.
Es aizdomājos šokar arī klausoties jūsu, ka tās dziesmas arī, tās vecākais materiāls no 90. gadiem, ko arī es klausījos. Man kaut kā šķiet, ka viņš īstenībā nav novecojis, jebšu viņš ir aktuāls atkal. Un es arī redzēju jaunāku publiku, tādu pavisam paļi, kas joprojām ir 11 gadnieki, vai ne? Un viņi arī, tā kā klausās, un tas ir tā kā apbrīnojami, jā. Tas ir jaunums. Vienotēji piedzīvēja noveco, nenoveco. Grēņš nenoveco. Kasparam vajag pievienoties. Kasparam pievienoties. Tomēr dziesmu autors visā, Kaspars, sveiks. Es zinu, kā tu uz to visu skaties, kā tev šķiet, šis Skumju akmeņu mūzikas fenomens, ka viņš arī no 90. gadu vidū bija aktuāls, un tagad 2026. mēs arī klausamies koncertā, un tas joprojām skan tā kā aktuāli mūsdienīgi. Kāda bija tā formula vai tava doma toreiz? Tā jau bija diezgan ilgi iekšēji beidams domāts, kad kaut kad vajag atjaunot vienkārši tās dziesmas. Vai kā saka, pelēņi, citi dziedātāji, to jau nebija tā domāts vienkārši, konkrēti, ja? Tad pienāca tas moments, vienkārši, kā saka, dzīvē vienkārši iespēlē situāciju, ja? Un man pašām prieks, ka izdevās atjaunot to dziesmu, ko mēs ar Helēnu nespēlējām. Tas taurīgs, ja, kas ir ko es laiku gribēju vienkārši nospēlēt. Es vienkārši laiku urdīju iekšēji, kad kā arī nesanāca vienkārši, lai mēs izvairījāmies koncertos, mēs viņu nespēlējām. Beidzot izdevās, jā. Jā, protams. Jā. Varbūt uzreiz var pajautāt par tālākiem plāniem. Jūs aktīvi koncertējat šobrīd? Mums ir tā, ka mēs vasarā koncertējam vairāk, jo ir vairāk pieprasījums ziemā, kaut kādos mazos, šeit un tad, bet vasarā, jā, festivāli, Zobens un Lemens pagājušo gadu, šogad nē, bet šeit nākamgad atkal. Tad mums ir, kas mums ir plānojam? Divi festivāli. Jā, mums ir 2 festivāli priekšā šovasar, un mēs gaidām piedāvājumus, jo Skumju akmeņi nemirst, vai ne? Jā. Mums ir Skumju akmeņu repertuārs, kas ir pacelts no 90. gadu vidus. Tas ir jāpēc unikāls, man liekas, ka par to jāsvin. Es to arī jums novēlu, rakstiet jaunās dziesmas, spēlējiet vecās dziesmas, cilvēkiem patīk, izbauda, un jā, es domāju, ka mēs vēl tiksimies koncertos. Ideāls. Jā, brīnišķīgi, paldies jums. Tāds mazais stāsts pēc otrdienas vakaru. Rīgas centrā Šarlotes ielā klubā Dekmo. 3 grupas, 80. 90. grupa, kurai tikai tagad bija 3. koncerts. Brīnišķīgi pieredze, ko tu vēl piebilst. Tiekamies, kur skan mūzika.